Labdien! Es esmu bioloģijas un veselības mācības skolotāja, un šodien mēs parunāsim par atkarības vielām, par atkarību izraisošām vielām, kādas ir populāras jauniešu vidū. Šeit uz grīdas ir uzliktas dažādas vielas, ko jūs šad un tad jaunieši ikdienā lieto. Un padomājiet, vai ir tādas starp šīm te vielām, kuras jūs ikdienā lietojat, jūsuprāt, mazliet pa daudz, ko jūs varbūt gribētu lietot mazāk. Šeit ir visas vielas ir, teiksim, atļautas gan no pilngadības sasniegšanas brīža, bet dažreiz jaunieši viņus lieto arī ātrāk, un par to ir arī mūsu stāsts. Lūdzu, tagad tā. Tad, ja jūs izvēlaties, izvēlaties un pienākat nostājieties vai paņemat savu krēslu, nosēžieties, kuru jūs tā kā jūtat, ka jūs pa daudz lietojat. Tātad jūs izvēlējāties šo te katrs savu vietu. Pie alkohola neviens nenosēdās, pie nikotīna arī neviens nenosēdās, tātad es saprotu, ka jūs nesmēķējat. Saldumi. Vai tu Diezgan atstumts. Nē, bet es domāju, jā, bet attiecībā uz saldumiem. Tu saldumus lieto katru dienu? Jā. Cik daudz? Kā kur dienu, dažas dienas, varbūt tikai snikerīt, cits dienas. Vairākas snikerīši. Vai tas tevi uztrauc, ka tu lieto tik daudz saldumus? Nepārāk. Tevi īpaši neuztrauc. Vai tu pietiekoši sabalansēt ēd citus ēdienus? Es teiktu, ka 100% nē. Nē, ja? Un saldumi ieņem tādu diezgan noteicošu vietu? Tāflīts šokolādi dienā jau neko neizdarīs. Jā, ka diezgan daudz to šokolādi, ja? Un tad, jā, tas tā ir, ka bieži vien mums tā liekas, ka es jau tikai drusciņu, tas kļūst par mūsu ieradumu, un jau tā tāflīta šokolādes aiziet katru dienu. Un es esmu novērojis, ka mazie skolēni bieži vien ļoti daudz katru dienu ēd saldumus un neaiziet pusdienās, bet ēd saldumus. Nemaz tik maziņš. Nē, bet es domāju mazie. Labi, jūs nosēdāties pie tējas un kafijas. Liekas, ka, kas tad tur slikts dzert katru dienu tēju un kafiju? Kādu tēju jūs dzerat vai kafiju? Es parasti daru kafiju, melnu kafiju bez piena un bez cukuru no rīta, lai es pamostos, lai mans rīts būtu možāks. Un tēju es parasti izvēlos zaļo tēju. Melno es parasti nedzeru, jo īstenībā no melnās tējas man ir lielāka ķermeņa reakcija nekā no kafijas, jo es pat tad nespēju, es vienu vakaru izdzēru melno tēju, un es nespēju aiziet gulēt visu nakti. Tāpēc es parasti cenšos izvairīties no šīs tējas. Jā, tātad jūs lietojat tēju un kafiju tādā, lai jūsu rīts būtu možāks, lai jūsu diena būtu jaukāka. Bet kā jums liekas, vai šos dzērienus var lietot daudz par daudz? Un ko tas nozīmē lietot daudz par daudz? Piemēram, es uzskatu, ka, ja tu lieto, dzer kafiju vairāk kā 3 reizes dienā, un ka tu nespēji bez tā iztikt, es domāju, ka tas ir par daudz. Un tādā brīdī, kad tu sāc trīcēt, jo tu neesi dzēris kafiju, vai tu neesi labā noskaņojumā, jo tu neesi dzēris kafiju, tas jau vien liecina, ka tas ir par daudz. Jā, tieši tā. Un par to man ir tāds īpašs stāsts, ko mēs tūlīt kopā pārunāsim. Patiešām, tad, ja mēs šīs lietas sākam nekontrolēti lietot, vienkārši nedomājam par to, tikai ņemam nākošo konfekti, dzeram nākošo kafiju, vai mums gribās vai nē, tas nozīmē, ka mums jāsāk aizdomāties, vai mēs to nedaram daudz par daudz. Kā jums liekas, kāpēc cilvēki smēķē? Patīk? Lai mazinātu stresu. Mazinātu stresu, pieredums. Draugdēļ. Jā, kompānijas pēc. Kompānijas pēc. Kā jums liekas, kompānijas pēc uzsmēķēt? Kāpēc tas tad notiek tā kompānijas pēc? Kāpēc ir vajadzīga tā kompānija? Tu aizies kaut kādu ballīti, tur, es nezinu, viņam alkohols piedalās, 100% alkohols piedarās. Tad, lielākā daļa iet smēķēt. Kad tur viens tur sēdēs un garlaikos, aizies kompānijas pēc. Kādreiz tev arī piedāvās to cigareti. Tu viņu vienreiz paņēmis, izsmēķēs, un nekas jau slikts nenotiks.
Gribētos tā cerēt. Jā, un pēc tam biežāk. Nu, jo vairāk tusiņu, jo es vairāk nikotīnu. Jā. Cigarešu. Tieši tā. Tajā brīdī, kad tu to izdari kompānijas pēc, un pēc tam tu paliec viens kompānijā, kur nesmēķē, un tad tu paliec nervos, jo tev vajag iet smēķēt, un jūties nērt, un tu paliec tā kā atstumts, un tad vairs no šīs efekts, kad bija kompānijā, tu paliec viens, tāpēc no vienas puses tas tomēr pāris cigaretēm šaubos, ka tev sāksies atkarība un sāks pāris trīcēt vienu no dienu, gribēšanas. pāris otru dienu. Jā, jo patiešām nikotīns ir ļoti spēcīga atkarību izraisoša viela, un jo jaunāks cilvēks sāk smēķēt, jo 9 gados, 10 gados, un tās pāris cigaretes un biežāk, un tiešām viņš pamazām kļūst atkarīgs, un aptauja rāda, ka jau 13-15 gadus veci skolēni jau saka, ka labprāt atmest smēķēšanu kā procesu. Tā, tagad es vērsīšu jūsu uzmanību uz šo, it kā mums liekas, ka mums ļoti daudz zināšanu par smēķēšanu un tā, bet tad, kad mēs gribētu kaut ko mainīt savā uzvedībā, tad tas nav nemaz tik vienkārši. Un šeit es gribētu jums izstāstīt vienu modeli, kas varētu palīdzēt, ja cilvēks patiešām ir nobriedis kaut ko savā uzvedībā mainīt. Un tas varētu būt ne tikai attiecībā uz smēķēšanu, tas varētu būt arī attiecībā uz ēšanas paradumiem, uz saldumu ēšanu. Ja? Tas varētu būt arī attiecībā uz alkohola lietošanu un arī varbūt uz tējas, kafijas lietošanu, ja tas notiek daudz par daudz. Ja? Piemēram, daudzi jaunieši varbūt izdzer vai arī tos enerģijas dzērienus, ja viņi grib saglabāt ilgstoši neaizmigt, un tā viņi varbūt izdzer pat vienā vakarā 3-4 tās enerģijas dzērienus, kuros kofeīna daudzums ir milzīgs. Ja? Nu, lūk, pirmā lieta sākās ar apzināšanos, ka mēs tā kā šeit piesēdāmies un padomājām par savu dzīvi, un mēs padomājam, es patiešām ļoti daudz lietoju saldumus. Es katru dienu nopērku tāfelīti vai 2 vai tos snikerus, vai es patiešām ļoti daudz dzeru kolu. Es pēc katra treniņa nevaru aizskriet nenopērkot kolu. Ja? Vai, teiksim, es katru stundu dodos ārā pēc katru starpbrīdi laužos ārā uzsmēķēt. Ja? Tātad pirmā lieta, ka mēs sākam padomāt. Un ja es padomāju, kā es tiešām to daru, tad es varētu kaut ko tikai pamazām mainīt. Tā otrā lieta ir kontrole. Tad, kad es padomāju, ka es tos saldumus vai lietoju pa daudz, es sāku, šis te kontroles lokus nosaka, cik tad bieži es to daru? Vai tiešām es to daru daudz par daudz vai nē? Arī attiecībā par kafiju. Piemēram, es uzskatu, ka es pati pārāk daudz dzeru kafiju. Es no rīta iedzeru, tāpēc, lai būtu mundrāks rīts. Es iedzeru dienas laikā, lai būtu kompānijas pēc citreiz. Un nevienmēr man vajadzētu to kafiju dzert, ja? Bet tā. Un tad, kad mēs kontrolējam, bieži vien mēs sakam tā, vai ar to pašu smēķēšanu, man uzaicināja, viņi man pacienāja, es jau pats nē. Tā kā gribas novelt tā kā uz citiem vainu, bet patiesībā jādomā, patiesībā jau es pats gāju, ņēmu un to darīju, vai arī sameklēju to naudiņu tai kolai vai tiem saldumiem. Tātad es sāku kontrolēt, cik bieži es to daru. Nākošā lieta ir emocijas. Un tas, ko jūs ļoti labi ieskicējāt, emocijas patiešām ir tās, kas to procesu veicina. Ja mēs sēžam kompānijā un dzeram tēju vai kafiju, ēdam saldumus, vai sēžam kompānijā un smēķējam, vai izejam ārā kaut kur un smēķējam, un tas mums rada pozitīvas emocijas, tas to procesu uztur. Un tāpēc ļoti grūti mainīt uzreiz tos paradumus, ja tas mums sniedz pozitīvas emocijas, priecīgas. Tad nākošais mēs varētu padomāt, kādi no tā ir ieguvumi un zaudējumi. Un šeit es uzzīmēšu tādus tā kā šūpoles, un mēs sākam skaitīt. Tad, kad es tik daudz pērku, teiksim, cigaretes tagad ir ļoti dārgas, un cigarešu paciņa maksā attiecīgi naudu, es sāku skatīties, ka tie ir mani zaudējumi, cik tas dārgi maksā, ja?
un ko es no tā iegūstu. Un ja mēs izskatām, ka mums to zaudējumu ir vairāk kā ieguvumu, tad ir vērts, mēs nonākam pie secinājuma, ka būtu tā uzvedība jāmaina. Un šitas ir viens arī ļoti grūts posms, ko mēs varētu ieteikt skolēniem, kas grib savu uzvedību mainīt, piemēram, attiecībā uz smēķēšanu. Ko mēs varētu ieteikt? Viņiem gribas bariņā uzsmēķēt, ko mēs varētu darīt? Pērk elektronisko, tik draņķīgi vai ne? Nē, tāpat ir pietiekoši kaitīgi, tāpat nikotīns tiek saņemts. Veselīgāk jau ir. Varbūt viņi nav informēti par to, kas notiks, ja viņi smēķēs, jo galu beigās tas tomēr izraisa vēzi, un tu nomirsi daudz ātrāk. Jā, bet tas ir tajā apzināšanas stadijā. Tas ir tajā, jo tad, kad vēl es domāju, un kontrols stadijā, iegūmu zaudējumu, ja, mans mūža ilgums, bet par to jaunībā nedomā. Bet pie uzvedības maiņas mēs varētu ieteikt viņiem kaut ko kopā darīt, citu. Nu, piemēram, jā, viens, piemēram, ir, ka viņi aiziet, viņi dejo tajā pasākumā ballītē, un tad viņiem nav laika aiziet uzsmēķēt. Vai, teiksim, izvēlēties starpbrīžos ir kaut kādas citas nodarbības, kad nav laika skriet ārā. Otrs, arī no ārējiem apstākļiem, ja aizliedz, teiksim, smēķēt, aizliedz un skola nelaiž iekšā ārā, tu nevar izskriet, tas arī ierobežo. Un tad tevi jānonāk, vai arī, piemēram, attiecībā uz saldumiem, kad tu saki, šodien es nepirkšu vairāk snikeri vai šokolādi, es tā vietā nopirkšu ābolu. Un tad tā ir uzvedības maiņa. Vai arī kolu, man ļoti gribās kolu, man patīk kolu, bet es mainu savu uzvedību un es tā vietā pirkšu ūdeni. Un tas ir pirmais solis. Vai mazāk kolas? Jā, arī ļoti laba doma, Arvīd, tieši tā. Vai mazāk kolas, respektīvi, es tā kā mazāk kaitējumu. Jā, daudzi smēķētāji, kas mēģina atmest, viņš varbūt ierobežo to 1 cigareti dienā no paciņas uz 1 pāriet. Tas ir ļoti grūti, jā, bet kaut kādi pirmie iedīgļi ir, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un paskatieties, un šis posms ir uzvedības nostiprināšana. Ja es kaut kādu labu nodomu esmu sācis darīt un esmu pamēģinājis jau to darīt, tad ļoti svarīgi, kad es vismaz pāris reizes to izdaru. Nevar gaidīt, ka tu pirmajā dienā, labi, tu 2 dienas atnāc laikā uz skolu, un tu atkal sāksi kavēties. Svarīgi, lai vismaz mēnesi tu sāc to darīt laikā, vai tu jau kādas nedēļu pēc kolas vietā ūdeni, vai šokolādes vietā ābolu, vai cigaretes vienkārši tu neaizēji uzsmēķēt, tu ieliec košļienu mutē, vai sāc ar draugiem runāt, vai sameklēt citu kompāniju, vai lasi grāmatu, visdažādākās lietas, vai tikmēr paskaties kaut ko internetā, kamēr citi smēķē, ka tu esi mainījis. Un svarīgi, lai pārējie to uzvedību tev palīdz nostiprināt. Nevis uzreiz, ko tu niekojies, nāc vien uzsmēķē, kas tu jocīgs esi, un kaut kā apsaukā un ietekmē, un tad negribās to uzvedību mainīt, vai ne? Un svarīgi ir, ja teiksim, bet ja tev palīdz, piemēram, iesim nopirkt kolu, bet man ir ūdens, vai, ļoti labi, te tev ūdens padzeries, vai, respektīvi, to uzvedību atbalsta. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, nevis mēģina tevi nopelt. Daudz vieglāk visu mainīt vai atmest, kad tev ir draugs, kas tev visu laiku palīdz un mudina. Tieši par to tas ir. Tieši par to, kad ir ļoti svarīgi, ka tāpēc arī svarīgi, ka jūs vairāki zinat šo te modeli. Un ja kāds kaut ko grib mainīt, nevis viņu tā kā nozākāt par to, bet palīdzēt viņam to uzvedību nostiprināt. Un, protams, ka draugu loma ir arī visā šajā posmā, bet un ļoti, ļoti liels loma ir emocijām. Jo, ja arī uzvedību mainot, visi tie draugi ir ar tevi un tās emocijas ir pozitīvas, tad tā uzvedība mainīsies. Bet ja tu sajutīsies šeit ļoti slikti, un tās pozitīvās emocijas tu dabūsi tikai esot kopā ar tiem smēķētājiem, tad tā uzvedība netiks mainīta. Tā. Tad
Šis ir tāds modelis. Nākošais, ko es gribētu ar jums parunāt, ir par pašu cilvēku. Jebkurā atkarības vielu lietošanā ļoti svarīgs ir tas cilvēka sajūtas, viņa psiholoģiskais stāvoklis, to, ko mēs jau te arī runājām. Tāpēc es esmu uzzīmējusi lietussargu. Un kādas asociācijas jums izsauc lietussargs? Kad cilvēki lieto lietussargu? Lai pasargātos. No lietus. No lietus. Zagrib arī var zvetēt ar lietu. Jā. Es esmu redzējis, ka dienvidu zemēs lietussargu lieto, kad ir ārā ļoti saulains. Arī no saules. Bet pati svarīgākā lieta tu pateici, patiešām lietussargs mūs pasargā. Un šī brīdī es gribētu savilkt tādu asociāciju, ka lietussargs varētu lietussargu salīdzināt arī ar mūsu pašapziņu. Nu, ka mūsu pašapziņa tāda stabila, adekvāta, mūs pasargā un mums ļauj labāk pieņemt jaunas izvēles, mainīt savu uzvedību, pieņemt lēmumus, ja man viņa ir stabila. Bet ja man viņa ir tāda, netik stabila, tad, protams, es būšu tāds, es varu būt, tad es iespējams viegli esmu ietekmējums un savu uzvedību nemainīšu. Un kā jums liekas, kādiem jābūt komponentiem, tie stienīši lietussargi, ko es tās iezīmēju, ir komponenti, kas veido tādu stabilu pašapziņu? Kā jums liekas, kas tie būs? Pašpārliecināts. Vēl? Tomēr atbalstam jābūt no tiem draugiem. Jā, tāpēc ir ierakstīt arī draugi. Draugi, tieši tā, tas ir ļoti svarīgi. Vēl? Lai jūs tā labi justos. Ģimeni, ja ir draugi, tad ģimenes, jā, ģimenes atbalsts ir ļoti svarīgs. Vēl? Tas labums, ko tu iegūši to visu darot. Jā. Gandarījums. Kaut kam jābūt. Kas tev padodās? Kas tev padodās un par to būs gandarījums? Kaut kādi talanti. Kā jums liekas, visiem cilvēkiem ir talanti? Jā, tikai viņi vēl nav atraduši. Jā, daudz saka, ka tieši tā, tu jau sevi visur, kur jāmēģina, lai tu uzzinātu, kas ir tie tavi talanti. Ideāls sētnieks, bet to nekad neuzinās. Ja tu nedarīsi. Jā. Vēl, kas vēl ir tai pašapziņā? Svarīgi, lai es būtu, kam vēl jābūt, lai jūs savā jauniešu vidū labi justos? Jābūt laimīgam un priecīgam. Laimīgs jau tāds rezultāts. Kas rada to laimes sajūtu? Te būs tie stienīši. Kas tev ir vēl? Tas, ka tu domā visu laiku pozitīvi. Tu nevajag. Jo jādomā par sevi un par to, kas tev ir labi, nevis par to, kas citiem ir labi un ko citi par tevi domās. Tā nav definīcija egoismam. Tā, pozitīva domāšana, jābūt tādam pozitīvam. Kāda attieksmē ar citiem kādam ir jābūt? Tev ir jāuzklausa, bet tavam viedoklim tev ir jābūt pašam. Savam viedoklim vissvarīgākiem. Savs viedoklis. Jā, es tev ierakstīju tad savus viedoklis, ka es varu izteikt savas domas, kas vēl varētu būt. Ja man ir laba veselība, tas man varētu palīdzēt to pašapziņu. Es vienmēr slimoju, kā mēs kaut kur aizem, es atkal esmu slims. Ja ir laba veselība, tad ir laba arī pašsajūta. Jā, veselība, vēl. Vai, teiksim, godīgs, laipns, gudrs, vai tie arī būtu labi stienīši? Ja man viss kaut kas padodās, jūtos gudrs un man ir daudz draugu, esmu laipns un tā tālāk, ja? Labi, es ierakstīšu vēl gudrs, godīgs, kā ir ar godīgumu? Galvenais, lai nav cilvēki, kas to godīgumu izmanto. Jā, bet par ko ir jābūt godīgam? Pret sevi. Jā, jābūt saskaņā ar sevi un tā. Labi, te mums tagad tāds, vai ārējais izskats spēlē kaut kādu lomu? Jā. Varbūt. Kādam ir, es arī piekrītu, par to ir jādomā. Atcerieties manas zābuks. Tā, ārējais izskats. Ārējais izskats. Un kā mēs zinām, tad nav tāda noteikta ārējā izskata, kas tad ir tas, bet ārējais izskats, ka es sevi kopju, ka es par sevi domāju, ja, kad
kad es mazgāju matus, kad es esmu foršs citiem un visi ar mani grib tikties. Un tas ārējais izskats ir arī diezgan svarīgs, īpaši jauniešu vidū. Ja? Jā, bet kā jums liekas, kas būs šeit? Kas būs kātiņā? Kas ir tas pats svarīgākais? Jo, kas? Nē. Es tad domāju abstrakti. Nē, nu kā jums liekas, kas, jā, ne, tagad no lietusargi pie kas ir te, kā jums liekas, kas? Jo bīžam, teiksim, šitie stienīši var salūst, bet lietusargs joprojām vēl būs. Kāds no tā stienīša var izkrist, var nākt jauns klāt. Bet kas ir lietusargi pamatā? Nē. Nē. Būt mīlētam un spēja mīlēt. Jo tikai tad būt mīlētam un spēja mīlēt. Tikai tad jūs jutīsties. Tā spēja mīlēt, būt mīlētam. Tikai tad jūs jutīsties, ka tas jūs tā pašapziņa ir stipra, tad jums būs tie draugi, tad jums būs arī visas pārējās lietas, tad jūs spēsiet domāt pozitīvi. Tātad spēja būt mīlētam un spēja mīlēt. Tas ir pašā pamatā. Un piemēram, gadās tā, ka jums kādreiz gadies, kad ir lietussargs, ka jums viņam šite atrūkst tā drēbīte, ka viņš te paiet nost. Ko jūs darat tad? Ko? Jā, tieši tā. Vai nu uzķeksē vai pērk jaunu. Tagad, ja mēs to padomāsim, salīdzināsim ar pašapziņu, kā reizēm mēs jūtamies, nu mums ar gadās, kad kaut kas tur salūstai pašapziņā vai pēkšņi neviens mani neuzklausa, man tas savs viedoklis neizdodās. Kaut kā sajūg, jo, kad vienam kaut kas izjust, tad uzreiz liekas to, ka viss kaut kā sajūg un paliek vājāji. Un tad tomēr ar to vienu nostiprinās, tad atkal viss būs kārtībā. Tā, ko mēs tad darām? Lietusargu mēs, ja netiekam paši galā, mēs varam, nu, piemēram, ja man nokrist tur tā drēbīte, es paprasītu, piemēram, vīram, ja? Jūs varētu paprasīt saviem draugiem, tētim, ģimenes locekļiem, mammai kaut ko izdarīt. Tātad mēs, ja kaut kas notiek ar mūsu pašapziņu, mēs varam meklēt atbalstu ģimenē, ja? Ģimenē varam meklēt, Jā, ģimenē. Tas ir viens, atbalstu ģimenē, bet varam doties arī pie speciālista. Ja? Var lietusargu aiznest uz darbnīcu salabot, bet tikpat labi var lietusargu, var tā kā, respektīvi mēs doties pie psihologa vai kāda cita speciālista. Doma tāda, kad mums palīdzēs to lietusargu, to mūsu pašapziņu nostiprināt, palīdzēs saskatīt, kādas ir tās problēmas, ko man vajadzētu tā kā piedomāt vai kas būtu jāmaina. Nu, lūk, tā tad būt mīlētam un spēja mīlēt, ja mums ir, un ir arī šie te daudzie lietusargu stienīši, mēs viņus varam papildināt, tad tas mūs to lietusargu dara stabilu. Un kādā sakarība, kāpēc mēs tagad runājam to par smēķēšanu vai arī par atkarības vielu lietošanu, tātad tiešām bieži vien mēs sākam šīs vielas lietot, īpaši alkoholu, aiz bēdām, aiz to, ka draugs pameta vai draudzene pameta, aiz to, ka jūtos vientuļš, ja? Un tas bieži vien ir saistīts ar to mūsu pašapziņu. Tā, tagad es gribu jums mazliet atgādināt, kāds tad ir tās cigarešu dūmu ceļš cilvēka organismā. Ja mēs paņemam mutē cigareti, mēs ievelkam šo te dūmu un viņš caur mutes gļotādu, caur degunu gļotādu, šie te dūmi, ievelkot caur elpvadu, nonāk plaušās, plaušu alveolās, ļoti strauji nonāk asinsritē, gan galvā, gan uz sirdi. Mums sašaurinās asinsrite un nikotīns, kā atkarību izraisoša viela, viņš ir tātad stimulants. Un sašaurinās asinsvadi, paātrinās sirdsdarbība. Un kā jūs zināt, cigaretēs nav tikai nikotīns vien, bet ir ļoti daudz un dažādas vielas. Kādas tās ir? Šeit ir noteikti uzzīmēta, pielīmēta cigarete, un vai jūs varētu izvēlēties, šeit ir dažādas ķīmiskas vielas, ko satur cigaretes,
Un vai jūs varētu izvēlēties, noteikti pielīmēt un pateikt, kādas tad ir šīs te vielas, ko cigaretes satur? Un kā jums liekas, ko viņas izraisa? Ko dara nikotīns? Izraisa atkarību vēl? Jā. Jā, pati spēcīgākā atkarība izraisošā viela, tā ir indīga viela, un cigaretēs viņa ir līdz 2% nikotīna. Tā. Tad ir benzopirēns. Jā, benzopirēns, kas tas tāds? Ko viņš izraisa? Arī ķīmiska viela, kas izraisa audzējus, jā. Man ir tabaks, darva. Viņi ir, es nezinu, kaut ko saķep? Jā. Nosēžās plaušu alveolās, jā, dārva. Dārviņa. Jā, radioaktīvās vielas, manuprāt, tās pašas arī izraisa. Jā, tieši tā. Sanāk, ka radioaktīvās vielās ietilpst arī cēzijs, polonijs un rādijs. Jā. Tad tie paši arī izraisa vēzi. Tvana gāze savienojās ar eritrocītiem, ar hemoglobīnu stabili, un patiesībā cilvēks smok, nenotiek gāzu apmaiņa. Un tvana gāze, respektīvi, jūs sevi tā kā speciāli, ja tiek cilvēks uzņemt tvana gāzi, tad sanāk, ka nenotiek gāzu apmaiņa. Un tas ir ļoti bīstami, jo tiešām notiek mazāka skābekļa piegāde organismā un, attiecīgi, mazāk ogliskābā gāze tiek aiztransportēta. Tātad audi cieš no skābekļa bada. Lūdzu. Jā, man ir zilskābe. Es arī īsti nezinu, kas tāds ir. Jā, ķīmiska viela, zilskābe, kas ir indīga viela un arī izraisa audzējus. Jā, man vēl ir niķelis. Man liekas, tas kaut kāds metāls, metālam līdzīgs. Jā, ķīmiskais elements un arī tā tad ir bīstams, jo var izraisīt audzējus. Un tad, protams, ir vairākas ķīmiskās vielas, un viena no tām ir arsēns. Jā, un ko jūs esat dzirdējuši par arsēnu? Ka tā ir ļoti spēcīga indīga viela. Izklausās šausmīgs nosaukums arsēns. Šo visu līmējot īsti nesaprat, kāpēc cilvēks smēķē, bet tiešām ir nepieciešams. Jā, bet varbūt tā atbilde ir meklējama kaut kur citur tajās mūsu uzdevumā pirms. Jo protams, ka uz paciņām arī rakstīts, kad cigarešu paciņām, ka tas nogalina, izraisa vēzi, bet cilvēki tik un tā velk no... Viņi nenotiks. Es pieļauju, ka viņi domā, ka ar mani jau tas tāpat nenotiks. Jā. Man kaut kāds sajūta, ka viņi tic un viņi to apzinās, bet īsti neko nezinu, ko darīt. Atmest jau grūti. Uz viņiem ir kāds neattiecās, ne? Jā, bet kāpēc ļoti daudz cilvēku gribētu atmest smēķēšanu? Un kā jums liekas, kāpēc tad viņi tomēr to neatmet? Jo tas ir pārāk grūti, sagādā grūtības. Jā, tas sagādā grūtības. Daudz varbūt gribētu atmest, tāpēc tas pārāk dārgi izmaksā. Arī, jā. Vēl bojā savu veselību. Jā, nu tad vajadzētu viņiem tā kā pārdomāt šo te modeli, lai mainītu savu uzvedību. Jā, pārdomāt, ko darīt tās cigaretes smēķēšanas vietā. Un, ja tā padomā tīri finansiāli, cik daudz varētu visādu labu lietu nopirkt par to naudu, ko gada laikā iztērē cigaretēs. Cik daudz snikeri? Jā, bet vai... Jā, kad varētu aizbraukt ceļojumā. Šausmu dārgi izmaksā viena paciņa. Jā, un tas varbūt arī varētu tāpēc bieži vien ceļ tās cenas, lai tas varētu tā kā motivēt nesmēķēt, bet, ja daudz ir ja teiksim, cilvēks ir atkarīgs no smēķēšanas, tad, lai viņš kā gribētu atturēties, viņu tas nikotīns dzen nopirkt to. Jā, viņš dzen viņu nopirkt tās cigaretes. Naudu zakst, tāpēc viņš ir atkarīgs no cigaretēm. Tagad, un pēdējais, ko mēs jums parādīsim, vai ko mēs tā kā kopā nodemonstrēsim, būs smēķēšanas modelis. Tagad, lai jūs labāk saprastu, ka tiešām tas, ko mēs līmējām pie tāfeles, ka cigaretēs ir daudz dažādu vielu, un viena no tām ir dārva, kas nosēžās mūsu smēķētāju plaušās, jūs varat ņemt jebkādu tādu šprici, vēlams lielāku, paskatieties, plastmasas,
paņem tīru vatīti, kura ir tāda tiešām tīra un smaržīga. Paskatieties, jā, pasmažojiet. Vats smaržo. Jā, tad mēs viņu ieliekam iekšā, ņemsim mazāk gabaliņu, ieliekam iekšā šai špricē, šprici aiztaisam ciet. Tad uzliekam virsū cigareti, uzspraužam. Ja? Es tev došu to darīt. Tā, lūdzu. Tātad šī ir parasta cigarete, jau uz paciņas arī bija norādīts, ka kaitīga veselībai. Tā, pagaidiet. Tā, te, kur ir filtra daļa, mēs uzliekam virsū. Tas ir caur visu filtru. Tagad cigarete tiks aizdedzināta un mēs izmēģināsim to, ka tā kā viņa tiktu smēķēta. Man liekas, es jau. Nu, mēģināsim pietiks. Tagad pamēģināsim, kas mums tur izskatās. Redziet, filtrs jau ir brūns. Atvērsim. Kas ir nonācis mūsu plaušās? Lūdzu, redziet. Tātad, redziet, ir melns un dzeltens, tātad darba un citas ķīmiskās vielas ir nonākušas jūsu plaušās, neskatoties uz to, kad ir filtrs. Un ja mēs to darām bieži un katru dienu, nu tad skaidrs, kad mūsu plaušās sakrājas dažādas vielas un cilvēka plaušām ir elpošanas orgānu sistēmai liels darbs kaut ko no tā visa dabūt ārā. Un tad rodās klepus, bieži vien saslimst arī ar citādām infekcijas slimībām, jo ir novājināta imunitāte. Nu, lūk. Nobeigumā es gribētu pateikt to, ka mēs jau it kā visi zinām, ka smēķēt ir kaitīgi, bet mēģināsim atcerēties, ka cigaretes patiešām satur ļoti daudz ķīmisku kaitīgu vielu, kas izraisa audzējus, dažādas saslimšanas, novājina mūsu imunitāti, mēs kļūstam uzņēmīgi pret dažādām infekcijas slimībām, un ka daudzas lietas no atkarībām, kā smēķēšana, pārmērīga saldumēšana, pārmērīga enerģijas dzērienu lietošana, alkohola lietošana, ka no tām visām mēs varam arī mēģināt iziet, mēs varam mainīt savu uzvedību attiecībā uz šīm atkarībām. Tikai galvenais mums ir jāmēģina to patiešām darīt. Un ļoti svarīgi ir arī jūsu draugu atbalsts.